izcēlās šahs mums ļoti negatīvā nozīmē šai nedēļā. Un proti, prese norādīja un izskanēja portālos, ka Latvijā ir ieradies Krievijas pilsonis Arkādijs Dvorkovičs. Un ar ko jau Arkādijs īpaši lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju droši vien nav pazīstams, kamēr mēs neatveram Wikipēdiju vai vispār internetā nepaskatāmies un saprotam, ka šis ir cilvēks, kurš ir bijis Krievijas premjera vietnieks, Medveģeva vietnieks. Vēl jau vairāk viņš ir bijis viņa vietnieks laikā, kad Krievija uzsāka karu pret Ukrainu, proti 14. gadā, un ilgstoši laikā, kad uzbruka Donbasam, kad okupēja Krimu, šis cilvēks bija viens no Krievijas varas pārstāvjiem, diezgan būtiski. Un dēļ šī šaha turnīra, kas notika, ja nemaldos, Jūrmalā, viņš atbrauc uz Latviju. Kā viņš šeit tika, protams, mēs īsti nezinām. Melnajos sarakstos mēs nezinu, kāpēc viņu iekļāvuši neesam. Tas gan būtu jautājums vairāk tur ārlietu ministrijai, jaunai vienotībai, kāpēc šāds cilvēks atrodas Latvijā. Bet galvenā tā morālās dabas jautājums ir tāds, ka šo cilvēku Latvijā atplastām rokām sagaidīja un pieteica mūsu bijusī ministre, ZZS Lemberga favorīte izbijusi Dana Reizniece. Un atrunājās ar to, ka likumi jau nav pārkāpti. Piekrītu, jā, mūsu esošās varas tīšas vai netīšas neuzmanības vai kļūdas dēļ šāds cilvēks nav iekļauts melnajā sarakstā, un viņi tā vienkārši uzreiz izsviest, acīm redzot, mēs nespējam no valsts aizbildināties tikai ar to, ka šāds cilvēks startē zem neitrāla karoga, un tāpēc viņš Latvijā ir laipni lūgts. Manuprāt, Latvijā nav lūgts laipni neviens cilvēks, kurš atbalstīja Krimas okupāciju, Donbasā kara uzsākšanu, kura rezultātā tālāk jau bija pilnmēroga karš un ļoti plašas ciešanas. Tā tam nebūtu jānotiek. Un šo nevajadzētu aizmirst, kad mēs vērtējam attiecīgo politisko spēku personas, kas ir pie varas. Tas, ka cilvēks ir intelektuāli spējīgs, nevienmēr nozīmē, ka viņam ar morāles principiem viss ir kārtībā. Un šis ir moments, kas to pierāda.